Es esmu izveidojusi jaunu dobes plānošanas rīku. Ar šo rīku var uzzīmēt dobi jebkuros izmēros, jo šeit ir brīvi zīmējams rīks, kurš izveido dobi jūsu izmēros. Katra iedaļa atbilst 1 metram. Un šeit jūs varat uzzīmēt, kādu dobi jūs īsti vēlaties. Jūs varat izmantot arī taisnas līnijas, ja ir ģeometriski skaidri zināms, kāda ir dobas izmēri. Jūs varat uzzīmēt arī šeit dubultklikšķis, šāda veida dobi. Ja gadījumā nedaudz kaut kur ir kļūdaini sanācis pazīmēt, šeit var palabot, var palielināt attēlumu, palabot mazliet. Nu, šādi. Tā. Var zīmēt dobi arī apaļu. Šeit ir apaļu dobas zīmēšanas rīks. Kā redziet, tikko uzzīmē dobi, viņi uzreiz novietojas koordinātu asī. Piemēram, jums ir apaļa doba, bet kāda daļa, teiksim, ir nošķelta. Tad jūs varat ar šīm šķērītēm iezīmēt dobu, ko jūs gribat, kas lai paliek, un šo ar ko nošķelt. Lūk, šādi izveidojas šādas formas doba. Varbūt jums ir kaut kāds noapaļojums. Šeit jūs varat iezīmēt noapaļojumu. Atkal ņemam dobi, kura paliek, un izzīmējam, ar kuru griezt. Ja vēl gribās mazliet vēl kaut ko piekoriģēt, tad var šeit mēģināt arī šādi piekoriģēt izmērus. Kad nu beidzot izmēri ir gatavi, mēs varam vilkt iekšā augus. Augus šādi ieliek pa vienam. Ja man ir doma, ka man vajadzīga vairāk augu, es noklikšķinu, parādās ķeksītes, un tagad es varu iezīmēt uzreiz šos augus. Tad es gribu šādus augus, hortenzijas, piemēram, es viņas salieku šādi. Noklikšķinu vēl pazūd ķeksītes, es varu tagad viņas likt lielākos attālumos. Šie attālumi ir tādi, kādiem augiem jābūt, kad viņi būs pieauguši, un tāpēc arī jāskatās, lai nepārklātos šie apļi. Vēl augus var kopēt arī šādi, uzlikt, kopēt, ielīmēt. Tas arī ir veids. Un vēl var iezīmēt, turot shift, vairākus augus un kopēt jau vairākus šādi te. Tā. Ja nevajag augus, var dzēst, tad delīt. Augus var apvienot grupās. No sākuma iezīmē ar shift. Tālāk ir grupēt. Un attiecīgi jau grupētus augus var kopēt, ielīmēt un viņu arī pārvietot uzreiz par grupām, kā arī izsēst visu grupu. Tas ir varbūt svarīgi taisni mazākiem augiem, jo, ja mazākus augus grūtāk ir sazīmēt, redziet, šeit esmu ielikusi atkal to opciju ar ķeksīti, kad es sazīmēju tādu grupu ar hostām, un starp hostām es gribētu likt akmeņlauzītes. Tās es tagad sazīmēju, šīs mazās akmeņlauzītes pa vidu. Tagad es domāju, ka man derētu šo grupu atkārtot. Es visas viņas ņemu un sagrupēju. Tālāk lieku grupēt, kopēt, ielīmēt. Redziet, es uzreiz šādu veselu bloku varu nolikt, kur man ir nepieciešams. Šādi. Tā. Tā, sastādīsim vēl šeit kādas papardes stūrī. Tā man tagad būs tādās grupās izvietoti augi.
te būs astilbes. No augus es lieku grupās, lai viņi labāk izskatītos. Lūk, šādi. Šādi. Tagad ir uzzīmēta šī dobe. Un ir izveidots arī augu saraksts. Šeit augu sarakstā te var ar tādu rociņu paskatīties, te konkrēti redzams, cik augi man ir vajadzīgi. Arī viņu latīņu nosaukumu šeit var redzēt, cik kādi augi. Tā, nu dobe, es domāju tā, ka tāda varētu būt. Paskatīsimies, kādi ir dārznieka padomi. Hosta ir viena no noturīgākajām pret gliemežiem, taču pavasarī tik un tā iesaka uzraudzīt jaunos dzinumus. Kopsavilkums. Jūsu plāns ir botāniski sadarīgs un estētiski pārdomāts. Galvenais uzsvars jāliek uz augstvērtīgu mulčēšanu, mizu mulča un automātisko laistīšanu, jo visi šie augi, īpaši astilbes un hortenzijas, nepiedod pilnīgu izkalšanu. Un tā, tas ir šis dārza dobes apraksts. Nu, un tagad mēs varam ņemt un izdrukāt. Vai nu mēs varam ņemt tikai dārza plānu, vai dārza plānu un padomus. Tagad